Esiet sveicināti, mīļie! Jūs atrodaties kanālā Karmas Detoks, kurā mēs darām lielas lietas, sniedzam līdzjūtību sev par to, kas ir, un to darot radām brīnumu, mūsu visu kolektīvo izdziedināšanos, kolektīvo karmas attīrīšanu. Šo procesu vadu es, Dacis Pāre, personības izaugsmes trenere, mediātore un dziļo traumu dziedinātāja. Darbojieties un aiciniet līdzdarboties savus draugus, paziņas, lai mūsu kopratīšanas spēks paliktu arvien lielāks. Atgādināšu, ka sev sniegtā līdzjūtība nav žēlošana un iekrišana upura domāšanā. Tieši pretēji, tā palīdz mums apzināties, ka neesam upuri, bet gan savas realitātes veidotāji un kopīgās realitātes līdzautori. Vairāk informācijas par to, kā un kāpēc tas, ko šeit darām, darbojas un tiešām palīdz, atradīsiet citos video šajā kanālā. Sāksim ar to, ka ērti apsēdieties un, ja iespējams, aizveriet acis. Iztēlojieties, ka jūs paaiciniet palīgā savu augstāko es. Varat iztēloties to kā gaišu, visaptverošu enerģiju, kas atrodas kaut kur virs jūsu galvas, vai arī kurā jūs atrodaties kā siltā, ērtā dīvānā, vai arī šī enerģija atrodas jūsu sirdīs. Veiciet dziļu ieelpu, fokusējieties uz savu sirds centru saulespīnumu, raidiet no turienes mīlestību, rūpes, līdzjūtību, sirds siltumu visai savai būtībai, visos virzienos. Šo procesu varat vizualizēt, iztēlojoties, ka jūsu sirdīs atrodas bāka, svece vai cits gaismas avots, no kurā gaismas stari iet visos virzienos. Turpiniet piepildīt sevi ar līdzjūtību un mīlestību, pie katras ieelpas, izelpas, pie katras frāzes, kuru teiksiet sev. Atkārtojieties manas frāzes, sakot sev tu, kad es piedāvāju teikt tu. Ja ir sajūta, ka kāds no teikumiem ir jānoformulē savādāk, vai arī, ka tas ir jāsaka vēl citi manis nepiedāvāti teikumi, dariet to. Man ļoti žēl, ka jums ir robeža ar lielo kaimiņu. Man ļoti žēl, ka tu nejūties droši tam blakus. Man ļoti žēl, ka lielais kaimiņš jūtas tik visvarens. Man ļoti žēl, ka viņi uzskata, ka drīkst norādīt, kā tev dzīvot. Man ļoti žēl, ka viņi uzskata, ka drīkst norādīt, kā jums visiem dzīvot. Man ļoti žēl, ka viņi ir tik šovinistiski. Man ļoti žēl, ka viņi aizstāv tikai savas intereses un vajadzības. Man ļoti žēl, ka viņi ir aizmirsuši, ka arī citiem ir intereses un vajadzības. Man ļoti žēl, ka viņi vēlas tev uzspiest savu vienīgo patiesību. Man ļoti žēl, ka viņa vēlas uzspiest savu ideoloģiju. Man ļoti žēl, ka viņi ir tik lieli un spēcīgi. Man ļoti žēl, ka viņi draud. Man ļoti žēl, ka tu tici viņu draudiem un tev ir bail. Man ļoti žēl, ka viņi grib karu. Man ļoti žēl, ka viņi grib karot tavā zemē. Man ļoti žēl, ka viņi jau ir uzsākuši informatīvo karu tavā zemē. Man ļoti žēl, ka viņi jauc cilvēkiem prātu ar savu propagandu. Man ļoti žēl, ka tu vairs nespēji atšķirt patiesību no meliem.
Man ļoti žēl, ka viņu meli ir tik ticami. Man ļoti žēl, ka viņu propagandas mašīna ir tik spēcīga. Man ļoti žēl, ka viņu melus ir tik grūti atspēkot. Man ļoti žēl, ka ir neiespējami apturēt viņu vardarbību. Man ļoti žēl, ka viņiem ir cilvēki, kuri ir gatavi nogalināt citus cilvēkus izdomātu iemeslu dēļ. Man ļoti žēl, ka viņi cīnās pret pasauli svešās teritorijās. Man ļoti žēl, ka viņi draud uzbrukt arī tavai zemē. Man ļoti žēl, ka situācija ir tik nokaitēta. Man ļoti žēl, ka politiķi to padara tikai karstāku. Man ļoti žēl, ka eskalācija var notikt jebkurā mirklī. Man ļoti žēl, ka viņi ir tādi demagogi. Man ļoti žēl, ka viņi neieklausās. Man ļoti žēl, ka viņi ir iedvesuši tev bailes. Man ļoti žēl, ka nākotne ir tik neprognozējama. Man ļoti žēl, ka tev ir grūti paļauties, ka viss varētu beigties labi. Šis lielais kaimiņš, šī lielā kaimiņa enerģija, šī tīrā lielā kaimiņa enerģija nav personiska. Šī tīrā lielā kaimiņa enerģija nav personiska. Šī tīrā lielā kaimiņa enerģija nav personiska, un es atļauju sev to piedzīvot. Un tagad ieklausieties sevī, vērojiet sevi un ļaujiet notikt tam, kas notiek. Dodiet sev tik daudz laika, cik nepieciešams. Bet es no jums atvados, uz tikšanos nākošajos video.